Paskaties, ko es šodien satiku. Un kur mēs esam? Pie Olimpijas. Šodien Evija man parādīs, kā izskatās Sunlight studija Olimpijas tirzniecības centrā. Ejam, uz priekšu. Paskatieties, cik viņai ir brūnas kājas. Man arī drīz tādas būs. Vai ne, Evija? Man būs drīz tādas brūnas kājas kā tev. Jā. Evija, pastāst man lūdzu šodien par savu OTD. Krēkls no bijušā gardrobas, somiņa no šein. Neatceros, bet brūnas kājas no Sunlight Solārija. Šeit vienmēr ir saule. Laipni lūdzam Olimpijas Sunlightā. Šeit arī mums ir Prestige Solārijs. Ekscelence. Ir viens bišķi cits vājāks, tā kā saudzīgāks. Evolution. Šitais ir tā kā spektra, bet sensitīva spektra, vai ne? Nu jā, riktīgi saudzīgās. Saudzīgais variantiņš. Tā kā, lai es pasaka, cik plaši te ir, pasaka, cik liela telpa. Starp citu, pasaka savu rociņu. Te obligāti jāiet viņam vertikālai solāriešanai pamēģināt, lai tev arī, te vairs nav balts, lai tev tur arī brūns ir. Tur arī var izslēgt lampas. Vertikālam solārijam nevar, viņas ir reku ir vienāds. Tieši šeit vairāk iedeg seju un dekoltē zonu, bet iedeg šitās vietiņas, viss šeit, viss baltās vietiņas, kas neiedeg guļošajā solārijā. Man es ar roku. Man atšķirība ir, jā. Jā, Nav jau daudz. Man laikam vajadzētu to stāvošo solāriju. Šeit nav digitālais ekrāns, šeit ir podziņas. Bet starta podziņa ir tā lielā, ventilācija plusiņš, mīnusiņš un mūzikas skaļums regulē. Viņas augšā un viss un stāv. Un dari, ko tu gribi, var padējot, var pakačīties kā kebabiņš, var darīt, ko tu gribi. Drīkstiet ar austiņām? Austiņas nesaplīsies vai kaut kādas frekvences nemainīsies? Droši var iet ar savām austiņām. Tu zaķubiks nesā? Jāskaties. Neplīstošās. Uzstādīšu sev mērķi, lai es arī būtu tikpat brūna kā Evija. Mans mērķis. Tātad šī būs mana pirmā pieredze stāvošajā solārijā. Tā kā gaidiet manu viedokli. Salīdzinot ar spektru, stāvošais solārijs ir nedaudz karstāks, bet ja tev ir bāls rokas kā man, tad es iesaku stāvošo. Nu kā bija? Wow! Patika? Tā bija pieredze. Pirmkārt, man forši patīk, ka te būs iededzis. Bija siltāks nekā spektrā. Varēja padancāt. Un vēl smieklīgi, es nevarēju aizsniegt. Un es visu laiku tā stāvēju. Lūdzu brūnumu Dievs, lai es paliktu brūnāk tāpat kā tu, Evija. Nu drīz jau būs. Nav jau tālu. Subscribe to my channel.